Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir tā vieta, kur ir izveidojušies daudzi gan Latvijā, gan pasaulē slaveni sportisti. Šogad augstskolu absolvēja veseli 170 sporta speciālisti. Mēs domājam par šodienu, bet vēl vairāk mēs domājam šajā situācijā par rītdienu. Un tāpēc mums ir akreditācijas process, un šajā akreditācijas procesā mēs akreditējam jaunas studiju programmas. Un šīs studiju programmas dod iespēju iegūt ne tikai šo akadēmisko izglītību, bet arī profesionālo izglītību, kas ir ļoti būtiska mūsdienās. Šī profesionālā izglītība dod studentam iespējas iegūt gan grādu sporta zinātnē, gan arī kvalifikācijas. Kvalifikācijas var iegūt vairākas, piemēram, sporta skolotāja un vecākā sporta veida treneri, sporta skolotāja un rekreācijas speciāliste, kā arī daudzas citas. Sports mūsdienās ir plašs jēdziens. Un te mums ir jāsaprot tas sports, kas sākās ar bērniem, ar tautas sportu un, protams, beidzās ar elites sportu un augstu sasniegumu sportu. Un vienmēr sporta akadēmijā ir mācījušies augstu sasniegumu sportisti. Piemēram, šogad starp absolventiem ir Ilmārs Bricis, latviešu biatlonis, kurš guvis vislielākos starptautiskos panākumus. Augsts sasniegums sporta akadēmijā vienmēr tiek atbalstīts, jo šie sportisti studē pēc individuālā plāna, un mēs dodam iespējas viņam gan sportot, gan sasniegt tātad augsts rezultāts, un, protams, vienlaicīgi, lai arī būtu zināšanas, prasmes, kompetences, lai pēc tam varētu strādāt savā darbā. Jāsaka, liels paldies ir pasniedzējiem akadēmijas vadībai, kur ir tik ilgi mani šeit cietuši un nākuši pretīm un radījuši tādu iespēju, jo tiešām mācījies es ilgas šeit, bet savādāk laikam to ar sportu tādā līmenī apvienot bija grūti. Profesionālai izaugsmai nozīmīgs faktors ir arī tas, ka akadēmijai ir starptautiskas apmaiņas programmas dažādās Eiropas augstskolās. Mūsu augstskolas studenti pirmās zinātnīs pētnieciskās prasmes apgūst jau pirmajā kursā, strādājot pie kursa darbiem. Tā kā pirmā kursa studenti ir aktīvi sportisti, tad studenti izvēlās tādas praktiskas tēmas, kas saistās varbūt ar savu sportisko rezultātu uzlabošanu. Piemēram, sporta psiholoģija, kādā veidā es sevi varētu motivēt sportiskai darbībai pirms starta, kādā veidā es varētu uzlabot savu sporta veida tehniku, kādā veidā es varētu pilnveidot, turpināt attīstīt izturību. Šādas tēmas tiek izstrādātas pirmajā kursā, bet citā kvalitātē zinātnīs pētnieciskais darbs tiek veikts bakalaura studijās. Nākamais solis ir maģistratūras un doktorantūras studijas sporta zinātnē. Akadēmija ir augsta līmeņa tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams mācību procesā, gan runājot par sasniegumiem sportā, gan arī par sporta izglītību. Akadēmijai ir arī ļoti laba sadarbība ar citām Latvijas un Baltijas valstu augstskolām. Ir aktuāls jautājums, kas mūsdienās izskan, kur tad viņi strādās. Pēc mūsu iegūtām ziņām iepriekšējos gadus un arī nepārtraukti vācot šos ziņas, mēs varam lepoties ar to, ka ļoti liela daļa strādā pēc profesijas. Jā, es melot, ja pateikt, visi 100%. Protams, kad atrod vietas arī bankās, apsardzēs un tā tālāk. Bet tomēr, ka tik liels procents, mēs varam lepoties. Jāatzīst, protams, arī tas, ka daļa aizbrauc uz ārzemēm, bet viņi strādā sporta hālēs, fitnesa centros, tātad savā profesijā, un nevis lasa zemenes. Nesen izskanējusi informācija no Pasaules bankas. Paldies Dievam, kad mūsu augstāk stāvošie gan ministrija, gan Latvijas Olimpiskā komiteja spējusi pārliecināt šo Pasaules banku, kad nedrīkst aiztikt sporta budžetu. Ja mēs negribam redzēt uz ielām vairāk narkomānus un arī, teiksim, vēl ar sliktām lietām nodarbojušos jauniešus. Un tātad Latvijas Sporta akadēmijas absolventiem ir ļoti labas un spīdošas karjeras iespējas, un tie var ļoti elstīgi pielāgoties jebkurai ekonomiskai situācijai. Un galu galā tikai veselā miesā mājo vesels gars.